Akšā izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Mīļie draugi, 10. novembris ir ļoti īpašs datums, jo tajā dienā latvieši svin Mārtiņdienu, senākos laikos saukto par apkūlībām. Tā ir diena, kad visiem rudens darbiem jābūt padarītiem, jo pēc tās ziemai vārti vaļā. Ir daudz ticējumu tradīciju, kas veicamas Mārtiņdienā, bet viena, ko jūs noteikti zinat, ir gaļa cepeša ēšana. Es nesapronto. Pārdak, ko tu teici? Es nesapronto, es italiano. Skrullito, ka italiano, man matka makaroni, italiano, raugi. Kāds pārtiekām notika? Es nezinu. No, Mārtiņdienā, Margarita diena, pizza Itālija, draugi! Bārdak, lūdzu pārstāj muļķoties. Es šo prezentāciju ļoti ilgi gatavoju. Signora Burcarella, mana mīļā stracciatella, es nesapronto, italiano, draugi! Ejam, draugi, nāciet, draugi, nāciet! Piedod, Burka, mēs drīz atgriezīsimies. Me scusi, signora Burcarella. Bārdak. Barda, kas tev īsti notika? Nekas, es vienkārši sagribēju picu. Kāpēc bija tā jāķēmojas par to Itāli? Kāpēc? Tāpēc, ka es uz brīdi gribēju justies kā itālis. Iedomājieties, viņu nacionālais ēdiens ir pica. Ziemassvētkos pica, lieldienās pica, Jāņos pica. Kāpēc mēs esam šeit? Uzminiet, ragazzi! Un tā dodamies pie izcilā picu meistara. Ciao, Francesco! Ciao, Francesco! Ciao, ragazzi! Ciao! Veci! Gatavi? Jā! Francesco, vai tas īsts itālis? Jā, protams, no Sicīlijā, ļoti skaista Sicīlijā. Tur ir daudz vulkāni. Vai taisnība, ka Itāļi visos svētkos ēd picas? Visos? Protams. Tā, arī par Ziemassvētkiem mēs ēdam pica, bet viņa ir daudz lielāka, resenāka pica. Un tā ir. Vai mēs varam uzcept picu, kas izskatās pēc gaļa? Dzīvē visu varam, bet es domāju, šā reizi labāk taisam āpalu un vēlāk taisam skaistu gaļīti iekšā. Arī mūsu ingredienti. Laižam? Par pirmā paņemsim šito mīklu. Mīkla ir no milti, rauksta, ūdens, olivella, salsa un mīlestība. Pirmā paņemsim mīklu un daram šito. Vienu reizi, vēl vienu reizi. Mēs šodien tā kā taisījām picas, mēs taisījām margaritas. Sākām ar miltiem, tad izmicījām mīklu, tad vispirms sataisījām mīklu, tad pirkstiem izspiedām, tad tā kā uz rokas šitā uzlika, tad šitā, un pēc tam tā grieza. Tad mēs šādi taisījām, un tad mēs viņu izpurinājām no miltīm. Liktam augšā. Un darām kā dziltiņa. Ideāli. Tagad mēs vajag sāpēt. Nav nemaz tik vienkārši tā picas pamat neuztaisīt. Tagad litam tomātu mērci. Tad uzlikām mērci, tomātu mērci. Ideāli. Pietiks, jā. Lēna. Tad baziliku sasmalcinājām un uzbērām. Bišķīti baziliku. Lūdzu. Lūdzu, vari saplīse, elīt visu kūku. Jāsaplēša. Prego. Jo vairāk bazilika, jo labāk. Man šķiet, ka Itāļi diezgan daudz ēd baziliku. Tagad bišķiņa olivella. Es litu māsā. Tagad varam likt mozzarella. Lūdzu. Mozzarella ir tāds sirs, ko taisam vai nu no gūspiena, vai nu no bifeļu piena. Es aizdomāju, mums Latvijā ir bifeļi. Ļoti gara instrumenti. Wow, šito. Jā. Bravissima! Ļoti labi. Tagad ejam pie cepta krāsni. Un tad lāpstu tā kā paņēmām un ielikām cepušu krāsnī. Tā lāpsta tik liela un tur tik dziļi, šodien, kad domā, cik dziļi var likt viņu.
bija tā jākrita visu laiku, lai uznāktu Ļoti pizza. labi. Vēl stingrāki, stingrāki. Jā, viss. Hei! Wow! Mēs Jā, uzmanību galvā māsā. Jā, tagad tev palīdzu šeit. Šo cepta krāsa ir līdz 440-30 grādi. Ļoti karsti. Es domāju, ka tā pizza ļoti ātri izcepās. Cik ilgi jācep? Apmēram ir no 1,30 minūte līdz 2,30. Viņš tā kā ņēma to pizzu, paņēma viņu no apakšas, tad tā kā augšā turēja un tā grieza. Kāpēc tu turi uz augšu to pizzu? Kāpēc augšā ir karstāka vieta un es gribu ātrāk viņa cep. Visu karstumu ej augšā. Pizza, kad bija priekš mugurā, bija ātrāk, kāpēc tur temperatūra ir labāka. Pizza, kad ir šeit, būs ilgāka, kāpēc šeit ir durvis un temperatūra ir mazāka. Nu redz, nepagāja ne 2 minūtes, pizza ir izcepta. E la pizza è pronta, oh, tik skaista pizza. Ragazzi, ragazzi. Bravi bambini, bravi. Grazie. Prego. Grazie. Paldies, grazie. Grazie. Gailis jātaisa. Mēs varam taisīt no šo ingredienti. Lūdzu. Tad mēs taisījām gaili. Bartiks gribēja uztaisīt burkai pizzu, lai iepriecinātu viņu. Lai viņa nebūtu bēdīga, ka Bartiks aizskrēja un nepateica, kur aizgāja. Mēs iztaisījām pizzas ar gaiļiem. Francesco, vai Itālijā svin Mārtiņdienu? Jā, protams. San Martino viņš sauc. Mēs sākām San Martino, ogni botte diventa vino. Vai cik gairi? San Martino, man patīk San Martino. Un tad jūs ēdat pizzu, vai ko jūs ēdat Mārtiņdienu? Nē, San Martino diena ir ļoti interesanti diena, ka mēs atversam muca un taisām lielā ballēšana ar visu no vīnu. Cepumu ar vīnu, visu no vīnu, jā. Bērni arī var to vīnu dabūt? Nē, bērni nē. Viņi var dabūt cepimi no vīnu, ka tur nav alkohola. Arī ļoti garšīgi. Ņem, ņem. Francesco arī stāstīja, ka Itālijā arī svin Mārtiņdienu. Viņam zoliziņas citādāk viņus sauc. San Martino, ogni botte diventa vino. Mārtiņdienā viņiem ir vīnu sāt, ka viņi tā kā visu dara ar vīnu. Un viņi ēd visādus ēdienus. Bērniem gatavo vīnu nedot. Bet bērni var dabūt visādus vīna gardumus. Piemēram, cepumus un jā, tālākas aiziņas. Es domāju, ka ja visi ir paslocināti svētkus runāt, tas nebūtu tik interesanti, jo katram ir kultūra cita. Ir vērts viskādas nostādītas izdarīt, tāpēc, ka citiem varētu tas interesēt ļoti. Un pašiem arī interesanti. Un ja kāds atbraukt uz Latviju, domāju, ka viņš varētu redzēt, kā mēs svinam kādas svētkus, kādas ir mūsu poražas. Kādas tev latviešu tradīcijas visvairāk patīk? Dziedas svētki. Dziedā. Dziesmas. Dziesmu svētki ir forši. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Pirms es biju 2 reizes. Bija ļoti skaisti. Tu dziedāji? Nē, nē. Vēl nē, varbūt. Vēl nē. Varbūt nākoši. Pēc 4 gadiem. Jā, 4 gadiem. Pēc 4 gadiem, jā. Gatavs. Kādu tu zini? Wow, tik skaisti. Tā, Gailis. Arī aciņ, jā? Es tur redzu. Tev Gailis ir tā kā skatā no priekša. Un te ir vienkārši glezniņa uztaisīta. Šeit ir man kājas, spārni, galvā, acis, podziņas. Podziņas Gaili. Loģiski, jābūt ziemē augsti jāiztaisa aciņi. Man šķiet, ka mums ar pirmo reizi sanāca ļoti labi. Draugi, nu laiks nogaršot, kas sanācis. Ir labā? Jā, izskatās, ka ļoti laba. Pagaršā. Buon appetito. Allora di mangiare. Buon appetito. Ļoti garšīga pizza. Tagad pats galvenais. Viena ir. Tā ir ļoti skaisti. Tā, aiztaisim. Lai neatdzies. Lūdzu. Tā, Anna, uzrakstīsi. Jā. Burkai. Jā. Priecīgu Mārtiņdienu. Jā. Nu. Māza Mārtiņdienas. Ļoti labi. Un tagad mums jāparakstās. Šeit ir raksti Anna. Mikus. Tā.
Šālī, jā, Frančesko, Bardaks, novēl, Anna, Miks, Bardaks, Frančesko, novēl Burkai priecīgu mātiņdienu. Smaidiņš. Tādām! Nedod 5. Nedod 5. Nedod 5. Nedod 5. Lūdzu, Burka. O, paldies! Mārtiņš bija bagāts vīrs, picu gailī izcepis. Mārtiņš bija bagāts vīrs, picu gailī izcepis. Bardaks bija muļķīgs vīrs, Burkai pārī nodarīs. Burka, Burka, mīļā Burka, piedod manu pitsgribu. Paldies, mīļie, paldies par picu. Nu, gan jūs vari pārsteidzāt. Nu, nākamo lapu savā prezentācijā vari jums te maz nerādīt. Burka, bet mēs gribam. Mēs gribam redzēt tālāk. Tām jau nebūs jēgas. Kāpēc? Jo es gribēju pastāstīt, ka ar Mārtiņiem sākās maskošanās laiks, kas ies līdz pat meteņiem. Bet, kā redzams, to jau jūs zinat. Kaut kas līdzīgs Helovīnam? Jā, tur ir savas līdzības. Arī Mārtiņos maskotie ļaudis dodās no mājas uz māju, prasījām, uzdevam mīklas, padancoja, stāstīja pasakas, bet ja nelaida iekšā, saimniekus izjoko un, protams, maskotie ļaudis jācienā ar garduviem. Draugi, vēl vienu par gardumiem, jā. Burka, Burka, mīļā Burka, vai mums būs gardumi? 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 Būs, mīļie, protams. Paldies, paldies, paldies. Raidījums visiem mums. Bardaks bērniņos. LTV1 Nelsim bērnistabā.